Halleluja! Ai, slavu Dievam, esmu ļoti iedvesmots. Es nopircu, esmu ļoti garšīgu pārtiku veikalā. Un mani satrauc reāli viena lieta, par ko es gribētu padalīties. Esmu dzirdējis, kā minimums 2 mācītājs, kas to propagandē un stāsta, ka nevajag būt pārgarīgam un iet veikalā iekšā un prasīt svētais gars, ko man pirkt. Ziniet, tas ir pilnīgākās muļķības, godīgi sakot, ko viņi saka. Es nevaru saprast, kā vispār kaut ko tādu var pateikt. Tas nozīmē tu, ka savu labāko draugu vienkārši ejot iekšā veikalā atšuju. Tu esi tāds drūms kristietis, tu satiecies vienmēr ar viņu kambarī, tumšā kambarī, tādā bailīgā drūmā kambarī, tu viņu satiecies un runā kambarī. Ai, šī karabandara stjenda beladons, nevar saprast, kas tie pa murgiem ir. Te vēl kaut kādus murgus dzirdēju no viena klienta, viņš teica, ka jums jau tur kristiešiem dejot nedrīkst, ka vienā draudzē saka dejojot, ka vēlni ieiet iekšā. Mācītājs teicot, ja tu dejosi, tad vēlni ieies iekšā. Skatoties zem kādas mūzikas mēs dejojam, ja mēs dejojam zem pasaulīgās mūzikas, varētu iespējams, kad vēlna inspirēta, iedvesmota mūzika, un ja tu zem tās mūzikas dejo, varētu būt, ka vēlns varētu tevi ieiet iekšā caur tādu mūziku. Nācklubos jau pieņemsim vēlni mājo, un tur viss apsēst vazājās. Bet, ja tu slavē Dievu, zem Dieva iedvesmotas mūzikas dejo, es domāju, viss kārtībā. Bet es nevaru saprast par to, kad veikalā, un es gribu izstāstīt to, ka man tā noveicās, es, kad satiku svēto garu, es biju viens, principā. Man nebija ne draudzenes, ne draugu, principā, es biju viens uz to brīdi. Un bija forši tas, ka man nebija neviens, kas man varētu traucēt viņu komunicēt. Un es ar viņu komunicēju pilnīgi visur. Saproties, kā ar draugu labāko. Kad atceros, kas bija agrāk maziņš, es gaidīju, ka tā skola beigsies, man draugs bija pagalmā superīgs. Es vienmēr skrēju pie viņa čīku uz reizām, un es viņu visu laiku darbojos. Veikalā mēs iegājām, ko ņemsim? Tādus zirnīšus ir tādus. Ko ņemam? Saprotiet, mēs visu laiku esam kopā, mēs esam draugi, mums patīk būt viens ar otru kopā. Bet šeit māca, kad vajag satīties ar draugu tikai kambarī, tikai tur. Bet veikalā viņa iekšā iet nedrīkst, kad draugu vajadzētu atstāt, tas ir pārāk pārgarīgi un garīgi staigāt pa veikalu un prasīt Dievs, ko man ņemt. Godīgi sakot, kā es varu zināt, ko man ņemt? Vispār kādā kondīcijā veikalā ir produkti, kā lai es to zinu? Es to nezinu. Bet Dievs no augšas skatoties, viņš jau zina, kādā kondīcijā ir produkti. Veci vai pusveci vai svaigi. Un tāpēc ienākot iekšā veikalā, tu saki, Halleluja, Jēzus, svētais gars, paldies, ka tu man esi. Ko mēs ņemsim? Un tad sākās. Svētā gara vadība, vai ņemam šito, vai čū, vai to, šoreiz nevajag, vai ņemam to, tin, un tu sāc iepirkties veikalā kopā svēto garu. Un esmu tik spēcīgi iedvesmots, jūs redzētu, kas man bagažniekam, man pilns bagažnieks ar tik garšīgām lietām ir. Un pateicoties svētajam garam tikai. Halleluja, es domāju, ka nevajag atšūt svēto garu ieejot veikalā. Jo, ja jūs atšūšiet svēto garu veikalā, svētais gars grib būt arī veikalā ar jums. Viņš arī grib, jo viņš zina labāk, kādā kondīcijā ir produkti vispārībā. Halleluja! Ai, šī karabandā. Un izstāstīšu jums vēl vienu situāciju. Mēs agrāk braukājām ar jauniešiem, sludinājām evaņģēliju, tad priecājāmies pa Kristu un arī dejojām, protams, zem iedvesmotas Dieva mūzikas. Un nekāda vēl mūs neiegāja iekšā mūsos, bet viss bija ļoti brīnišķīgi. Un mēs tādi jau diezgan pieredzējuši kristieši atbraucām uz veikalu. Sapirkāmies veikalā katrs, ko mēs gribējām. Iekāpām mašīnā, un es dzirdu pēkšņi viens aizmugurēs sāk raudāt. Es saku, kas notika? Es nepaklausīju svētajam garam. Viņš man teica, neņem šito siļķi, bet es viņu nepaklausīju. Viņš paņēma siļķi kažokā, viņa bija veca, viņa nebija ēdama. Saprotiet, kas pa lieta, lai Dievs jūs sveitī. Un nekad mūžā neatšujiet svēto garu pie veikala durvīm, bet ņemat viņu vienmēr līdzi, lai Dievs jūs sveitī un dod jums gudrīgi āmeni. Jesus name.